Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Redzēt gara acīm, šodienas rakstu vieta. Jo tā tas kungs man teica, ej noliec sargu, lai viņš ziņo, ko viņš redz. Jesajas 21. nodaļa, 6. pants. Šodienas pārdomas. Senos laikos, kad ap pilsētām bija aizsargmūris, uz tā dežūrēja sargs. Viņa uzdevums bija vērot, kas tuvojas no tālienes. Līdzīgi Dievs vēlas, lai mēs esam sardzē gan par sevi, gan par saviem mīļajiem. Viņš vēlas, lai mēs skatītos un klausītos, kas tuvojas un ziņotu. Taču nevis ar savām dabīgajām acīm un ausīm, bet gan ar garīgajām. Ar tām, kuras mēs atguvām, kad mūsu gars jaunpiedzima. Apzinies, ka tu pats esi savas dzīves sargs. Ja šodien tu neredz neko labu tuvojamies tev, iespējams problēma ir tā, ka tu esi atļāvis pārāk daudz savai dabiskajai redzēji un dzirdēji ietekmēt tevi. Redzi, patiesība ir tāda, ka ar dabiskajām acīm tu nespēsi saskatīt to, ko Dievs ir ieplānojis. Tu to ieraudzīsi tikai ar lūgšanā aizvērtām acīm. Tu to sadzirdēsi tikai, kad lasīsi viņa vārdu, Bībeli, un ieklausīsies labā gana balsī. Šodienas lūgšana. Tēvs, es izvēlos meklēt tavu redzējumu šim laikam un manai dzīvei. Es izvēlos ieklausīties tevī. Paldies, ka tu dod man atvērtas garīgās acis un ausis, ka varu būt par tavu balsi šajā lielo un patiesībā labo pārmaiņu laikā. Jēzus vārdā. Āmen.